Jau 4 gadus rit Krievijas pilna mēroga karš pret Ukrainu. Jau 4 gadus Ukraina cīnās par savu brīvību. Jau 4 gadus bojā iet nevainīgi cilvēki. Un jau 4 gadus Krievija apzināti cenšas izdzēst Ukrainu no pasaules un Eiropas kartes. Ir kļuvis skaidrs, ka kara beigas nebūs ne ātras, ne vienkāršas. Bet ir arī modušās dusmas. Šajā laikā ir mainījusies ne tikai pasaules kārtība, bet arī mēs paši. Ir modusies arī mūsu snaudošā līdzjūtība. Paldies visiem, kas ziedojuši un praktiski palīdzējuši. Gan Ukrainas bēgļiem Latvijā, gan cilvēkiem pašā Ukrainā. Šo 4 gadu laikā esam apzinājušies arī savu atbildību. Esam pieņēmuši, ka savas mājas jāslēdz un atslēga jāglabā katram pašam. Paldies ikvienam zemesargam un karavīram. Paldies tiem, kas pulcē kopā cilvēkus un rīkojas, lai stiprinātu savus kolēģus, draugus un kaimiņus. Un paldies tiem, kas rūpējas par tiem, kas paši to nevar. Jo mūsu atbildība ir ne tikai mūsu, bet arī līdzcilvēku drošība. Karš notiek visā Eiropā. Jūrā, gaisā uz zemes un arī internetā. Hibrīda kara formas mainās, bet mūsu austrumu kaimiņu mērķis paliek – iznīcināt un graut. Krievija uzbruk mūsu pārliecībai, bet mēs tam pretī liekam savu gribu. Krievija uzbruk mūsu sapņiem, bet mēs atbildam ar ticību sev. Krievija uzbruk mūsu patriotismam, bet mūsu mīlestība pret Latviju tas tikai vairo. Taču mēs arī redzam, ka mums jāmobilizējas vēl vairāk. Uz katru paveiktu darbu rodas 2 jauni uzdevumi. Kara tehnoloģija attīstās strauji. Mēs nedrīkstam pagurt. Mēs nepagursim, mēs izturēsim un turpināsim atbalstīt gan Ukrainu, gan paši sevi.